jā, ir nākošā diena un 3. februāris un Ērgļos notiek kalnā braukšanas sacensības, vai pareizāk sakot, autotraks, kas ir Briežkalnā. Jā, un kā tu redzi aiz muguras, apgriezīšu tev riņķī. Jap, tas ir neviens cits kā Dodžīts. Un šī ir arī atbilde, kādēļ, jā, ļoti raitā tempā, lielos vilcienos tādās 24 stundās sastelējām un iekrāmējām motoru, lai varētu beidzot aizbraukt bišķiņā atpūsties. Pie reizes arī varēsim, tā teikt, notestēt motorītu piebraukt. Kaut kā tā kā novēliet man veiksmi un mēs laižam uz Briezkalnu, jā, uz Briežkalnu, uz autotraks. Laikam īsti vēl neesmu paspējis attiet to visu un tā teikt piecelties un pamosties, bet, lai vai kā, viss Dodžīts ir gatavs tādam solīdiem testam. Laižam! GPS tāns saka, ka pēc 15 kilometriem būsim Ērgļos. Pēdējo reizi Ērgļus atceros no XTM traka izaicinājumu. Sadarījām visādas dūles lietas, tā kā jā. Pagājuši, man liekas, kaut kādi 2 gadi, varbūt pat 3 esam atkal Ērgļos. Tā kaut kā rulējam šobrīd stabili braucam, jo galvenokārt jau šis ir tāds Dodža dzinēja tests. Šobrīd būs jau nobraukti jau veiksmīgi gandrīz esam jau galamērķi, tā ka šobrīd liekas, ka viss ir ok, vajadzētu pieslēgt kompīti, pastīties, vai nav kaut kāds jauns kļūdas. Un visādi citādi rulējam šobrīd bez starpgadījumiem. Braucam starp citā visiem sakotājiem dūlējiem, kas stāvēja ceļa malā un pamāja. Liels shootouts visiem. Jā, katru reizi gan nevar ieslēgt kameru, lai šito visu nofilmētu, bet tur džeki pat uz mašīnām salekuši un mājas veicināja, tā kā ritīgi lielais jums laiks. Kaut kā tā, vai ne? Bet mēs rulējam tālāk pēc 12 minūtēm, izstāst, ka būsim sasnieguši galamērķi. Esam nedaudz pavirzījušies uz priekšu, jā, bet brauksim tomēr uz maksas stāvvietu, jo tur esot vēl dažas brīvas vietiņas, bet pārējie visi atmetās un stāv diezgan garā rindā. Tāda situācija. Eunu, čau! Eunu, kā pasākums? Labi. Jā, super. Voti tā kaut kā. Izstāst, kad kāds jau brauc prom, vai apgriezās, vai vienkārši apnika pasākums, bet jā, labi, būs vairāk brīvas vietas. Un viss, esam veiksmīgi attuši stāvvietu. Jā, bez stumšanas, diemžēl galīgi nekādīgi, jo ir pilnīgi dzīves ledus. Dodži pat dabūja nogrimt, bet vismaz skatītājiem jautri, vai ne? Kaut kā tā kā mizājam uz trasīti. Jā, var jau dzirdēt, kā motorīši rūc. Kaut kā tā. Veiksmīgi esam atbraukuši. Zinējs ir veiksmīgi izturējis visu ceļu. Dažādos režīmos braucot gan dinamiski, gan prātīgi. Tā kaut kā. Diezgan jaudīgi. Tagad tā forši izstāva mašīna rindā, tad pastāvēt vēl kājām rindā. Tā ir. Eunu jaudīgi. Reāli jaudīgi. Cilvēki katrā ziņā kaudzēm, varētu teikt, čupiem tauta, visā tehnika. Cerams, ka būs interesanti, vai ne? Es īstenībā nereāli priecīgs. Es nezinu, par ko es esmu vairāk priecīgs, par to, kad ar Dodžu veiksmīgi atbraucām, vai arī par to, ka es beidzot izlīdz ārā no garažas. Tā kā sajūtas diezgan fantastisks. Kaut kā tā, vai ne?
Opa! Hello! Čau! Gribu saskaties ar kamerām? Paga. Stambuls konvencija uzreiz. Jā, vai ne? Jā, nu kā pasākums? Nu, feini. Tu brauksi? Personāls. Ko es varu braukt? Es varu vienkārši ar muti, es varu braukt šodien. 4x4. Tā lielā. Meties rāpus un aiziet. Pagad, pa kurien var tikt uz to labāko spotiņu? Tur pa kalnu lejā jāiet. Lejā ir labāks spotiņš? Jā. Labi, sākumā uzkāpsim līdz augšai, pēc tam iesim lejā. Čau. Davai, čau. Aiziet, vietējie zina jau, kur ir labākie spotiņi, vai ne? Jā, bišķi tā kā panorāmas skats būs tev. Nu čau. Starp citu, viena sekundīte. Man ir baigā štēlot. Sekundī pagāja, čau. Man ir baigā štēlot tevīm. Klaus, tu negribi atbraukt pie manī ciemos kādreiz braucot garām uzēst surstromings? Garām jau nesenāk, kā Ievros apakaļ jūru priekšā. Nu, tas gan, jā, bet man sekotāji vajag gribu, lai tu atbrauc maniem uzēt surstromings. Zini, surstromings? Tas nozīmē, ka tas pat ir sīķis un nevar atrast kādu gadu. Jā, tas tieši to arī nozīmē. Mamma būs lielas iesnas, tā dienā es būšu klāt. Nu, davai. Lai nejūt, kas mird. Davai, Sarunāt. super, davai, lai forši pasākumu. Nu viss, tas, ko jūs baigi gribējāt, lai Timros atbrauc ciemos. Tā kā es domāju, šito jautājumu atstāsim arī atvērtu un iespējams, ka dabūsim arī Timros pie mums uz boksiem, vai ne? Un kaut kā tā, rekā sagāja. Nebija pat jāmeklē, pats uzradās. Super! Šī ir ļoti laba atbilde, kāpēc šī klasa skaitās kā hibrīda klasa. Noķērām bišķiņu arī Shell pārstāvi. Bišķiņā uztaisījām arī balsiņu, atgādājām par to, ka vajadzētu atsūtīt prezentāciju, lai mēs tev varētu bišķiņu pamācīt par cēsēšanu šķidrumu tavam transporta līdzekļiem, vai ne? Tā kā būs interesanti. Nu, kaut kā tā. Vai ne? Jū, bet tā... Vispār, kamēr mēs te šteles bīdam, te viss notiek kalnā. Jā, droši vien katru mašīnu es nepaspējuši iefilmēt un neieķersim, tā teikt, tomēr izbaudam arī pasākumu, bet skaidrs tas, ka pasākums ļoti interesants. Ne? Uzrāpsimies bišķi augstāk. Sniegs pa gaisu. Pirmais gaiss ir, kad noslāps laikam vēlreiz. Līdz pirmā sektora beigām neizdodas. Aizbrauk apmēram par... Kamēr džeki brauc augšā, mazie slīd lejā. Nu čau! Čau. Nu noslīdēja pa kalniņu lejā? Jā. Jā, bija labais? Labais. Super, malāc. Kā pasākums? Labs. Perfekt. Nu, rekā. Mazie nesmādē arī šitās izpriecas, ne? Ļoti iespējams, tu neko neredzēji, bet tu noteikti sajūti ovācijas. Nu, neko. Paldies par uzmanību. Vismaz tumsā neredz, kuram ir kauns pēc netika kalnā. Kaut kāda mašīna uzmanība. Nu, katrā ziņā Kvatras te diezgan jaudīgi mēģina uzkārpīties. Nezinu, cik daudz tu redzēsi, bet visticamāk neko daudz, ja tu neredzēsi. Viss tas, kas te notiek, nevar tev parādīt, pastāstīt, bet tas tik tā ieskicējot, kad jā, pasākums tiešām ļoti forši. Pārējais,
Āriem ir 27,5, Jānim Burkam vēl par 10 daļu vairāk tāds, un šobrīd līderi Trīnieks, tur vēl viens auto ir palicis lejā, vēl Mārtiņš Mičuls mēģinās Čeks ar tricāru pilnpiedziņā un 1000 zirgiem tikko uzlika labāko trases laiku. Mums ir 27 mašīnas, kurām ir izdevies to izdarīt jau pirmajā mēģinājumā. Opiņā viss ielīdīts. Nē, viss nav jau vairs pērkā. Čau! Es būšu kādā video? Es nezinu, varbūt. Kāpēc mums nebrauc augšā? Ja mans montētājs tev ieliks, tad Šino uzfilmēšu, tev labākā mašīna, tad meitēna. Pats labākais. Čalis. Euros ir Lauris! Euroli! Tev pats palīdz sabraukt. Nu jau. Liepājā! Tas ir Lauris Vitinieks. Jā. Tas ir Lauris Vitinieks. Labākais, jaudīgākais, viņš ir labākais mūsu novada tāds... Krāšņākais. Labākais. Un viņi ražo visforšākās koka mājas Latvijā. Jā, tā nav reklāma. Tā nav reklāma, bet pērciet ļoti daudz koku mājiņu. Jā, 4 ir košākie. Viņi ir labākie. Jā. Nē, Čangals šoreiz nav košākais, bet ir Lauris. Čangals uziet kalnā, bet Lauris arī kaut kad uzies. Gan jau kaut kad uzdies. Bet mēs mēģināsim tomēr tikt līdz tam kebabam un izcīnīt to kebabu te garajā rindā. Kaut kā tā. Nezinu. Madonai garšīgs kebabs. Jā, Madonai ir... Kebabosta. Kebabosta. Ir laba. Ok. Un tagad viss man apnika. Tā ziņā spriežot pēc rindas garuma, reāli atmetāmies vienkārši no kebabu, jo var jau padzerties vienkārši kuņģu sulu un turpināt skatīties. Pa lielam, kam tā ēšana vajadzīga. Ieriņot piedāvāt. Kaut kā tā? Aizgāja nākošie 70 braucieni šitai grupiņai, bet jā, īsti laikam beigas nesagaidīsim, tāpēc, ka ļoti daudz braucēji, laicīgi jābrauc iečekoties namiņā, tā kā kaut kā tā, viss, diemžēl, jūs neredzēsiet. Mārtiņš Robertnieks, kuram sarakstā pasāk. Prātīgi īstenībā virzamies jau, tā teikt, uz māju pusi. Bet tā, jā, iespaidīgi. Kaut kā tā, nu, tas arī pa lielam. Šitai dienai viss, skatās, jā, maza ieskatiņa tev parādījā no šitā pasākuma, vai ne? Un tas arī viss no šī pasākuma. Tagad ir pats svarīgākais moments kaut kā jāmēģina tikt ārā. Jā, ņemot vērā, ka te viss ir dzīvā ledu, bet tā, jā, pasākums ļoti foršs. Jābrauc ir meklēt kaut kāds ēdieniņš, vai ne? Un, nu labs rīts šajā burvīgajā rītā. Starp citā, ja gadījumā tu paliec koknesē, droši vari izvēlēties palikt šeit, kas ir Ragnārs Glamp, laikam skaitās, bet tā, jā, ritīgi forša vieta. Tāda izstās tāda maza mājiņa, ritīgi tāda forši stilīga, kopta un, jā, nereāli forša. Jā, savukārt, kāpēc es tev vispār ieslēdzu? Nu, ja akurāti gribi izdzīvot šito braucienu pilnībā, tad, jā, vakar nesanāca man neko baigi iefilmēt, bet brauciens īstenībā no ērgļiem, jā, motoris jau sildās, jā, galvenokārt mēs testējam īstenībā šobrīd motoru, pārbaudīt tikko šķidrums, pastījos, vai nav kaut kādas jaunas kļūdiņas, tā kā šobrīd Dodžīts ļoti smuki murrā un uzvedās, tā kā ritīgi forši, bet jā, vakar jau bija melna piķa tumsa, bet jā, brauciens no ērgļiem līdz
līdz Koknesei bija diezgan jautrs, jo GPS tānti izdomāja, ka viņi grib man vest pa Grants ceļu, kurš bija pilnīgā ledū, nu tā kā pilnīgā ledū. Nu, pa ceļam vēl satikām vietējos koknesniešus, ja tā var teikt, jā, kuriem bišķiņi nesagāja un ieslīdēja kuperā, līdz ar to sanāca nedaudz aizķeršanās uz ceļa, un pēc tam tādas pīles viens aiz otru prātīgi atrolējām, bet jā, katrā ziņā diezgan jaudīgs ceļš bija. Kalni lejas, pa labi, pa kreisi un pilnīgs ledus, tā kā, bet ļoti forši. Pāris reizes bija tā, kad pilns bikses bija ar adrenalīnu, bet visādi citādi iztaisnojāmies un veiksmīgi esam atbraukuši līdz Koknesei, līdz ar to. Jā, jāiedzer vēl viena rīta kafija un jāmesā tālāk piedzīvojumos. Tā kā, jā, krāta gribās foršas naktsmājas Koknesei. Nē, šī nav apmaksāta reklāmas, vienkārši padalos savā pieredzē. Ja reiz paņēmis tev līdzā savā ceļojumā, tad var arī kaut ko parādīt. Varbūt kādam šis liekas interesanti, vai ne? Bet jā, ritīgi skaista vieta, tur ir kaut kāda laikam upe. Nu, tad, ja tu no rīta piecelies, tad tu to skatu var redzēt pa milzīgu logu. Kad jā, ritīgi forši, tā kā. Es priecīski izvēlējos šo naktsmītni vai naktsmājas, lai iekļaut savā braucienā. Tā kaut kā lielos vilcienos turpinam uz kaut kurien braukt. Pastīsimies, ko mēs pa ceļam vēl. Pirms metamies apakaļ visādos lielajos darbos, kur vēl varam iebraukt pa ceļam kaut ko apskatīties, braucot uz māju pusi, vai ne? Kaut kā tā. Tas tāds mazais updates, vai ne? Gadrīz tā kā tāds blogeris sajūtos, vai ne? Bet tas ir kā, lai nav tāds vienkārši tev norauc nakts melnumā, tas stāsts, tad man liekas, ka šis tāds gaišas, pozitīvs nots, vai ne? Labi, tā ir pagaidām. Jā, nu ko, uztaisīs arī tev mazo update-iņu un atskaitas mirklīti. Šobrīd līdz katru brīdi būsim Liepājā. Jā, braucam iekšā pēc mūsu garā ceļojuma. Šobrīd, var teikt, Dodge ir ļoti veiksmīgi iztestēts. Viss Liepājā. Kopā būsim nobraukuši, paskatīsimies 670 km kopā pievarāti. Aizgāja aptuveni pusotru bāka degviela. Vidējais patēriņš, nu, ja tev baigi gribās zināt, tad ir, jā, 12,5 litri uz 100. Braucot dažādā režīmā. Nu tā kaut kā. Tā kā varam veiksmīgi dzīt mašīnu uz servisu. Vai pareizāk sakot, nē, nu jā, dzīsim uz servisu. Vai tā teikt, jā, nomainīsim vēlreiz eļļīt, pastīsimies, kas eļļus filtrā darās. Un, jā, tā teikt, Dodge motors, es teiktu, ka diezgan veiksmīgi piebraukts. Kaut kā tā, tas tāds mazais update-iņš par notiekošo.